Vai jums kādreiz ir bijusi piektdienas sajūta? Nu, tik pa laiciņam gadās. Parasti sestdien rītos. Sestdien tieši? Nu, tad, kad tu esi pamodies pēc piekdienas vakara, īsti neko neatceries, un, nu, jā. Īsti neko neatceries. Nē, nu, piekdienas ir, protams, jā. Tad mēs ejam ar draugiem uz Puta Madru, dzert alu un tusēties, un tā. Baigi jauki. Te pastāst, lūdzu, varbūt vienā vārdā raksturo piektdienu. Vienā vārdā. Es teiktu, tērvets oriģinālais. Tērvets oriģinālais. Labi, vai tev kādreiz bijusi arī piektdienas sajūta pirmdienā? Nu, ik pa laikam gadās. Man teiksim, šodien nenotiek lekcijas, tā ka mēs kaut ko varētu darīt vakarā, jā. Jā, un tu jūs arī kaut kur iesiet balēs? Kaut iespējams, jā, nu, bet tas ir tāpēc, ka tas manam draugam pieder bārs, un tad mēs tur tā kā sanākam un satusējam un bīdam arī biznesa lietas uz priekšu. Labi, un mēs esam šeit saistībā ar misiju, ka mēs vēlamies ieviest to piektdienas sajūtu pirmdienās cilvēkiem. Ko tu par to saki? Nu, ja tādēļ, ka pirmdien rīt parasti vienkārši drausmīgi pretīgi, būtu labi doma, jā. Jo tad tas prieks arī būtu lielāks un vispārējais. Un mums 21. martā būs ballīte Mērkausās, kur arī tu esi laipni aicināts, kas arī ir pirmdienas, starp citu, un tad mēs visi tur iesim un balēsimies un tiksimies. Nā, vienkārši lieliski, jā, protams, varētu pierasties nopietni.